otram mācamies piedot vēl ar vienu. Vārdi ir tikai vējš, te pie aizvērts tecējš, vārdos melnais kļūst balts, un rūpes paliek salds. Es esmu Kristīne. Man nav puiša, bet man tas tīri labi patīk. Man mīlestība nespēja sagrozīt galvu, bet ja šajā pasaulē tā eksistē, es noteikti to atradīšu. Lūk, Marta, mana kolēģe. Viņu varētu saukt arī par manu draudzeni. Ja sīviete garlaikojas, viņa vienmēr kaut ko izdomās. Marta jau sen ir precējusies, tāpēc apņēmības viņai netrūkst. Taču kur un kā viņa iztērē savu enerģiju, labāk paklusēšu. Ne man tiesāt. Ar Martu mēs strādājam pasākumu organizēšanas aģentūrā. Un lūk mūsu priekšniece. Mēs viņu saucam par Margo. Man liekas, ka viņa domā tikai par darbu. Pat savus pielūdzējus viņa vērtē kā nākamos darbiniekus. Likumīgs, apzinīgs, punktuāls. Lūk, arī vīrietis, kurš gan drīz atbilst Margo ideālam. Kārlis, advokāts, neprecējies un vēl nesamaitāts. Un šeit ir Jolanta, mana māsīca, mana topošā asistente. No mazas Latvijas pilsētiņas viņa dodas meklēt laimi uz Rīgu. Viņai noteikti izdosies. Kāpēc? Viņa ir bezgala skaista, bet skaistums pievelk veiksmi. Vismaz uz kādu laiku. Aizmirst, ka Jolantai ir pielūdzējs Konrāds. Tiesa, viņu no Jolantas šķir attālums, bet vai attālums ir šķērslis īstai mīlestībai? Šķērslis var būt tikai cita, vēl lielāka mīlestība. Un šis ir Māris. Bagāts uzņēmējs. Tas otrs ir Arvis. Viņa uzņēmumu un citu netīru lietiņu partners. Man viņa abi tā tīri neko, bet bīstami. Likteņa kungs mums sagatavojas diezgan daudz neģēlību. Daudz prieku un daudz asaru. Grūti būs izšķirt, kur meli, kur patiesība. Bet es domāju, ka svarīgākais – nemelot sev pašai un dzīvot tā, kā patīk. Klāt vasara atvaļinājuma laiks. Es ilgi domāju un nolēmu, ka šī tikšanās mums būs pēdējā. Mārta, nu neesi tik nežēlīgi. Es nopietni. Kāpēc? Sirdsapziņa neļauj. Visi es negribu vairāk nekāds tikšanās, nekāds randiņus. Nezvani man vairāk, aizmirst mani. Marta, nu tu taču zini, ka es tevi ļoti mīlu un nesāpini man, lūdzu. Iztiksim bez vēnu griešanas, saprati? Nu nebija starp mums nekādas mīlestības, nebija viss muļķības. Netais traģēdija atradīs citu. Ved mani mājās. Tu dzirdi? Marta, tu nesaproti. Es taču bez tevis nevarēšu dzīvot. Beidz. Viņš varēs vispār dzīvos vēl. Beidz, nē, sēzels, viņš es pie stūres, izbeidz.
Halo? Jā, svētkā ģendura Kirke. Līgo, jā, arī, protams, līgo taisam. Jā, atsimirkli. Aha. Ziniet, es domāju, ka jums vajadzētu atbraukt šeit pie mums un visu izrunāt uz vietas. Ziniet, kur mūs atrast? Nu, burvīgi. Rīt. Kristi! Jā, rīt noteikti var. Cikos? 16. Labs laiks, 16. Labi, gaidu jūs rītā. Visu labu. Kristīnas Jaunkundze, es jums gulēt netraucēju. Piedod. Es tikai no rīta izgāju no kluba ārā. Un Marta, kur ir? Nu, laikam kavēs. Meitenes, jūs man te visu nakti sēdējat līdz rīta gaismai darbā ierodaties pēcpusdienā, ja vispār ierodaties. Kurš lai jūsu vietā strādā? Es, Alga, gan jūs nekad neaizmirstiet paprasīt. Paklausies, mums 2 pasākumi pārklājās. Jūs vienā garā tikai atpūšaties. Nu, ja tu man pat liki meklēt ietekmīgus kontaktus, nu tad... Taču ne jau tādu cenu. Paklausies, Pavlovska filmas balīti, kas tur notiek? Tur viss ir brīnišķīgi, kā vienmēr, Margo. Viktorīna tikai izlabotas jautājums, citāki būs tie paši jautājumi, kas pagājušajā gadā tā būs katastrofa. Izdomā kaut kādu aktualitāti, es nezinu. Rīga, Eiropas kultūras galvaspilsēta. Lūdzu, jauka tēma, tikai neko banālu lūdzu, ja? Un mūziķis, kāds viņa mūziķi paņēma? Lauri Rēnika, bet man liekas, ka viņš ir Losandželosā, nu varbūt ir atpakaļ. Zini, es dzirdēju par tādu folkroku grupu Paparadītes. Uzaicināsim viņus, man liekas, pasākumā ļoti atbilstoši. Tu man šito te jocīgs izbeidz. Kāds vēl tur Kas ir? Ejam pabrokastot? Jau, tu tikko pamodies. Nu, jā. Nu, labi, ejam. Tikai ātri, mums vēl tāds Viktorīnas jautājums jāizskarā. Un atceries, neko banālu. Tā ir nopietna firma. Tur vajag kaut ko asprātīgu, bet ne banālu. Tu nedrīkst ar mani tā izrīkoties. Nedrīksti. Es neesmu lieta, es esmu dzīvs cilvēks. Saprotu, dzīvs. Viss cauri. Apniki. Apniku. Jā, apniki. Tu gribi teikt, ka mums nebija nekādas mīlestības? Nebija. Tad braucam. Jančuks tūlīt atgriezīsies. Jau Jančuks, skaidrs. Es tik nesaprotu, kur... Beidz dzērt. Nē, es lupa. Braucam, man ir jābūt mājās, pasteidzi. Brauksim, pasteigsimies, protams. Vējas pārniem aizlidosim. Zemi, ja tu man esi, es gribu, lai apstājas laiks, ja tu man esi. Nebrauc tik ātri. Man nevajag ne debesis, ne zemi. Un piesprādzējies, Daina, piesprādzējies. Sirdi apstājies, nedrako. Man nevajag ne debesis, ne zemi. Mēs nekur tālu netiksim šitais. Gribu man dzīvot, Daini, lūdzu, beidz. Es gribu, lai apstājas laiks, ja tu apstājas laiks, ja tu man esi. Savienot lūdzu ar ātro palīdzību. Jā, labdien, mums ir notikusi avārija. Es nezinu, kas tā pa vietu. Mēs braucam pa Mārupi, varbūt. Cilvēks bez stūras. Nezinu, varbūt mīris. Mēs ietriecāmies kokā. Pietura čiekuri. Es citu neko neredzu. Māja kaut kāda, es nezinu, kas prātēs. Lūdzu, brauciet ātrāk.
marinādē ar tomātu, petersīti, salātiem un jaunu. Vai jau izvēlējāties? Jā, man būs kafija ar pienu. Tā un neslūdzu sākšu ar kampārī kokteili. Ko, Kampārī no paša rīta? Nu, Margarita, tu taču saproti, ka man ir paģirs un ka es taču vakar naktsklubā nedzēru tikai ūdeni. Jūs varētu man aizvest uz Rīgu, lūdzu? Лапс, я из Литвы, я ничего не понимаю. В Ригу можете меня подвезти? Мне срочно надо в Ригу. Могу, но я Ригу не знаю. Ничего, я покажу, где. Таким красивым девушкам я не могу отказать. Садитесь. Paraču. Kas tās abas par brēlinēm? Brēlinēm? Jā, tās abas divas. Pazīst? Nu, zinu, viņas te nāk aist. Viņas nāk viens pašs vai kopā kādu štuceri? Štuceri? Viens vai čaļiem. Nu kā kur reizi? Var sakot, tev jāiznes viņām ir divas rozes. Jā. Rozes. Super. Man jāstrādājas. Ja tu nevari, aizsūt pavāri. Eko, tu atstāsi. Izdarīs, jā? Labi. Lai nav kaut kāds pļaciks, normāls puķis, jā? Labi, jā. Ko pateikt? Pasaka viņam, ka... Nu, sveiciens no Solāna Purčika. Jā. Jā? Ok. Klausies, viņi pēc tās oficiālās daļas gribētu vēl, lai būtu ballīti, vajag izdomāt, kā noformēt galds. Nu, tur es nezinu, lauku pušas vai vēl kaut ko. Nekādas lauku pušas. Nu, tiem vienmēr nāk ārā visādi kukaiņi un visādi gliemeži. Varbūt uzliekam viņiem papardes, ko? Kāds vēl papardes? Jā, Margarita, tur sēž divi čaļi, viņi visu laiku skatās uz mums. Tu tikai neskaties, bet tam vienam... Margarita! Tu labāk par darbu domā, nevis par puišiem. Papardi, tu man. Es salās tā neko. Kampārī arī. Es domāju, gan. Хорошо выглядит. Так, сколько я вам должна? Да ничего. Дайте телефон, позвоню когда-нибудь. Телефон. Слушай, телефон не Что? Телефон забыла. Так мне не телефон, номер, может, дайте? Спасибо, я побегу. Лямбагера. Tas jums, dāmas, kā saka, lai diena būtu skaistākā. Sākas. Vismaz nav nekāds pļaupuķis vai papardes, bet gan skaistas rozes. Sākas, varbūt ātrāk beidz un ejam. Man klients gaida jau kabinetā. Viens nāk. Rozes novīst. Mīlestība aiziet maldu ceļus. Draudzība paliek uz visiem laikiem. Man sauc Arvis, un jūs uz mani un man draugu atstājāt tādu graujošu iespēju. Mēs vēlētos jūs lūgt pie mūsu galdiņa. Vai tas, protams, ir ļoti laipni, bet mūsu vīrieši neinteresē. Tas jau tā. Uz laiku varbūt tad mēs varētu pie jums? Es redzu, ka jūs nesapratāt. Mūsu vīrieši neinteresē nemaz. Lesbietis? Jā, lesbietes. Tas gan nežēlīgi. Bet noticēji.
Lesbietis taču. Ko? Lesbietis. Jāni! Jāni! Paklau, viss mēs esam aizsēdējušies, jāiet, jo klienti gaidīs. Nu, bet es paņemšu varbūt pa vēl vienu. Vēl vienu? Kokteilīt, jā. Pagaid, nāk. Piedodiet, ir notikusi neliela kļūda, tūlīt to labosim. Vēlreiz atvainojos. Labi, es došos. Klients jau noteikti gaida. Tu te visu nokārto pabeidz un nāc arī, ja? Marta! Mārtiņā, es esmu mājās. Čau! Goldiņā silti var iedgulēt. Un bučiņa? Kas bija? Nekas, vismaz drusciņ pret vārnu atsitos. Tas līdēja. Parādi. Nē, nav nekas. Parādi, lūdzu. Opā! Šitā sāk? Au! Klausies, tas var būt nopietni. Zini ko? Braucam uz slimnīcu, uztaisīsim rengenu. Tur var būt izmežģīts, mīļā. Tu ko? Es negribu uz slimnīcu. Marta, 3 minūtes un braucam! Es tūlīt piezvanīšu, lai mūs sagaida. Iedomājies, es gandrīz noticēju. Mārs saka, nē, nevar būt. Tu nedusmojies? Vai tad var dusmoties cilvēkiem, kas nesaprot humoru? Kristīna, veselīgi humoru šeit visi saprot. Tu jau zini, kā viņu sauc, ja? Jā. Es starp cik gribētu uzzināt, kā sauc tavu draudzeni. Kāda starpība? Nu, cilvēki runā, ka jūs esat lesbietis. Bet zini, ko es domāju, ja sievieti nevar dabūt, viņas visi ir lesbietis. Klaudija, iedod lūdzu uz mirklī telefonu. Man steidzīgi vajag piezvanīt. Es savajā mājās aizmirsu. Paldies. Lūdzu? Kristīna, man, protams, atkal nepaveicās. Es ar savu bebru iekļuvu avārijā. Ar ko? Klausies. Es tur pazaudēju savu mobilo telefonu, bet man tur ir pilns ar īziņām. Ja tur kāds atradīs, man viss ir zemē jāliek. Klausies, tas ir Mārupas ceļš. Tur ir tāda pietur čiekuri sauc. Tu nešņāc, tu runā normāli. Saka, lai brauc šur, mēs pat samaksās. Klausies, Kristīna, man vajag, lai tu atrastu manu telefonu. Tas ir Mārupas ceļš, tur ir pietur čiekuri. Tu atradīsi, tur ir zīme, pietur tāda saucās čiekuri. Dzirdī, glāb mani lūdzu. Aizbraukt, bet es esmu dzērus. Klausies, ja Jānis atradīs to manu telefonu, viss ar mani cauri. Un kā tu pati vesela? Marta? Tu Martu neredzēji? Viņas ir tur. Nu, Marta, kas notiek? Kas ir? Kur tu paliec? Ejam taču beidzot. Cik ilgi var tevi meklēt? Pie Klaudijas. Kas tev darāms pie Klaudijas? Lūdzu. Nāc, lūdzu, ātri, mums visi sarunāts. Kāds numurs es piezvanīšu? Var nepūlēties, viņa ir precējusies. Precējusies vēl nav mirusi? Tā man ir jāaizbrauc. Ir jāatrod telefons. Mārupas pagrieziens. Pagaid, mēs aizvedīšam, kur tev vajag Mārupi? Jā, protams, nekāda problēma. Beberbeģi, Berģi, Jūrmala, kur vajag? Man ir jāatrod telefons, es pat esmu darbs. Ok, atradīsim. Vainīgo mēs sodīsim. Jā. Tiešām aizdīsim? Protams. Braucam. Braucam. Braucam.
klusējam. Nekas man patīk sievietes, kuras klusē. Tikai kā jūs to nesaprotat, ka man ir jāatrod telefons? Tu pasaki, kur dzīvo tavu draudzeni, aizbrauksim. Es domāju, ka mēs kopā meklējot daudz vairāk atradīsim arī kādu mānu turēt izrakt. Kristīna draudzenes nenodod, jā? Klusē kā partizāns. Braucam uz Jelgavu. Man vakar zvaigzne pie sāniem. Un kāpēc uz Jelgavu? Kāpēc ne? Braucam pie manis. Man ir tukšs dzīvoklis. Turklāt man nepatīk pamosties no rīta 6 vietās. Man arī nepatīk. Redz tikai tā, ka manam draugam nav draudzenes. Varbūt varētu kādai piezvanīt. Priekš kam? Jums ar mani nepietiks? Arvi. Ko? Māri? Par veltu mēs te atnācām un vairs nesam. Mīļā, nu aiziesim un paskatīsimies ātrāk. Visi, es kavēju darbu, Margarita man galvu norāks. Mīļā, viņa pa veselību ir jādomā. Astrīda. Dainis! Kas notika? Avārija. Viņš noskrēja no ceļa. Paldies, ka jūs atbraucāt. Pagaid, bet kā tad jūs uzzinājāt? Mēs nezinājām, Astrīd. Es viņu nositīšu. Es viņam cik reizes esmu teikusi neskrien, nekad neskrien. Ejam! Marta, nāc! Bet tu par to telefonu nepārdzīvo un nopirksim jaunu. Aha, ar visu pavadoņu. Palaisim orbitā, lai griežas. Jā, sakari būs superīgākie. Tas ir viss, uz ko jūs esat spējīgi? Kā viss, nē. Tas nav viss. Ko vēlies? Kādas ir iespējas, mēs tās izmantojam vienmēr. Un mēs piepildām visas sieviešu vēlēšanās. Mēs esam tā kā zelta ziltiņas. Un mēs te darām arī trietā. Kāpēc tu zvani? Tu taču teici, ka neesi no mājās. Atslēgas ir pie kaimiņiem, laistī puņas. Nu? Paldies, vīri, ka atvedāt manu Kristīnu. Visu labu! Daini, tu mani dzirdi? Mīļais. Ak, Dievs. Teici, ka nekas traks nesot. Lūzumu nav. Mīļais, ko tu teici? Ko tu teici, mīļais? Marta.